Čau visiem! Vai esat gatavi pacelt savu produktivitāti jaunā līmenī? Es gribu dalīties ar jums savā plānošanas stratēģijā, kā es plānoju mēnesi, nedēļu un dienu. Ko tas dod un kāpēc tas ir svarīgi? Pirmkārt, mēneša plāns. Es vienmēr izvirzu lielos mērķus un plānoju svarīgos datumus. Tas palīdz man redzēt visu mēnesi kopumā un sakārtot prioritātes. Zinot savus lielos mērķus, es varu labāk plānot savus soļus uz priekšu. Nākamais ir nedēļas plāns. Šeit es sadalu lielos mēneša mērķus mazākos uzdevumos. Katru nedēļu es izplānoju, kas tieši man jādara. Katru dienu, lai tuvotos saviem mērķiem. Tas palīdz man būt soli priekšā un nepazaudēt fokusu. Visbeidzot, dienas plāns. Katru rītu es izveidoju precīzu uzdevumu sarakstu dienai. Tas ir mans ikdienas ceļvedis, kas palīdz koncentrēties un izvairīties no nevajadzīga stresa. Zinot, ko man šodien jāizdara, es varu efektīvi izmantot savu laiku. Plānošana man dod skaidrību, produktivitāti un mieru. Tas palīdz man palikt uz pareizā ceļa un sasniegt savus mērķus efektīvāk. Kā jūs plānojat savu laiku? Dalieties ar saviem padomiem un pieredzi komentāros.